tik forši. Vienkārši, fantastika. Fantastika. Čau. Kā jums labi klājas? Man klājas labi. Es ceru, ka jums pat iet labāk nekā man. Un ka jums arī plāni kādi, kaut kas izplānots šodienai vai rītdienai vai izplānots. Mans plāns šodienai ir sekojošs. Es gribu doties fotografēt. Taču tā doma ir bišķiņ citādāka, ka es gribu braukt ar velosipēdu, es gribu braukt tālāk. Šeit tuvākajās vietās jau esmu bijis, bet es neesmu sen bijis tālākajās vietās. Un man ir pāris vietiņas padomā, kurām visvieglāk ir tikt ar velosipēdu. Pēc būtības ar mašīnu arī ir viegli tikt, bet ar velosipēdu ir daudz interesantāk. Tad atliek piepumpēt riepas, saģērbties, un man ir liels prieks, kā ir labāks laiks nekā vakar. Tāpēc man tas motivē iet ārā, doties ārā un pafotografēt kaut ko. Tad, laižam. Es esmu gatavs. Savu noputējušo velosipēdu esmu izvilcis ārā pirmajā braucienā. Ar fiksīti es jau pavizinājos, man gadījās tas prieks, bija baigi forši. Tagad brauksim ar kalna velosipēdu. Un vismaz man šķiet kaut kādi 6 km līdz pirmajam punktiņam, kas man ir vajadzīgs, un tad es tā nesteidzīgi centīšos. Ceru, ka nav baigais vējš. Nevaldīs baigais vējš man pa ceļam. Lai pūš mugurā viss, gan tur, gan apakaļ. Tas būtu ideāli, bet nekad tā nav gadījies. Labi, braucam. Esam izbraukuši ārpus miestu robežām, un es braucu, un ar velosipēdu braukt ir vieglāk nekā skriet. Un tas man šobrīd nesagādā nekādas problēmas, bet ko es pamanīju, ka tagad, kad es jau esmu kādu laiciņu pievērsies fotografēšanai, tad es pavisam citādāk skatos uz dabu, par cik šobrīd es visvairāk arī fotografēju dabu. Veiksmīgi esmu atbraucis uz pirmo notikumu vietu, un līdz šai vietai ir 7 km. 7 km šai vietai. Lūk, jūs varat apskatīties, kā te izskatās. Tad šeit izskatās, lūk, šādi. It kā, teiksim tā. Es tagad tā pirmajā brīdī skatos un šķiet, nekas īpašs īstenībā. Bet es domāju, ka man sanāks kaut ko no šī visa dabūt. Paskaties, tā ir milzīga kaka. Ārprāts. Labi, ka neiekāpu. Esam nonākuši otrajā nopietnējā pieturu vietā. Un tagad es eju uz priekšu skatīties. Te ir tāds ceļš, ne ceļš, nezinu. Un es eju skatīties, kurš tad būs tā pavisam pietur vieta. Jo jāatrod jau, kur apstāties. Un tad pafotografēties. Skaties, cik forši. Visapkārt tik zaļš un forši. Un forši visapkārt zaļums. Man patīk tas, ka šeit ir kluss. Šeit ir klusāks kā iepriekšējā mežā, kurā es biju un kurā es veidoju video. Forši. Tik forši. Vienkārši, fantastika. Fantastika. Tik forši izskatās. Šīs varētu būt meža zvēru ragu atstātās pēdas, ka viņi berzē savus ragus jo, kur var redzēt, ir taciņa. Taciņa, kur meža zvēri staigā. Aizies apsīties? Nē, dodos apakaļ. Patiesībā bišķiņ vēl palika. Jo man ritens palika tur, un es pats esmu šeit, un kāda citreiz. Jā, fotogrāfijā gaisma maina pilnīgi visu. Gaisma, saule un
Un tas ir tas, kas man pietrūkst. Tas ir tas, kas mums cilvēkiem vispār pietrūkst. Saules gaisma. Ziemas pelēkie toņi jau ir apnikuši. Gaidām pavasari. Pavasaris jau ir šeit. Nu, oficiāli pavasaris vēl nav sācies, bet pavisam drīz. Kur skudru pūznes. Arī to es iemūžināšu. Un tad jāatgriežas atpakaļ mājās, jo es vairs neesmu tik spēcīgs, cik es gribētu būt spēcīgs. Vismaz ne šobrīd. Tāpēc 10 kilometri, kas jau ir nobraukti, būs gana, jo man vēl kaut kur 8 kilometri jābrauc atpakaļ un pietiks. Es domāju, pietiks šodienai. Pietiks. Tad tiekamies atkal mājās. Nu gan es dodos mājās. Pa īstam. Tikko dzirdēju visas šāvienu. Visticamāk, tur kaut kur tālāk ir mednieki. Nevis, ka es baidītos no medniekiem, vienkārši, lai sevis paša drošības labāk, zin kā. No tālum es varu izskatīties varbūt pēc kādas meža cūkas vai pēc kāda cita meža zvēra, ko viņi cenšas nomedīt, un tas nemaz nav nepieciešams. Tāpēc tiekamies. Tikko vēl viens eita nost. Viņi tur laikam riktīgi bliež. Labi, brauc uz mājām. Tiekamies tur. Esmu beidzot mājās. Ceļš bija smags, gluži kā jau man likās, kā tas būs. Turp ceļā, vējš pūš mugurā, viss ir kārtībā, mierīgi brauc, skaties, riņķī apkārt, viss ir forši. Brauc atpakaļ un vējš pretī pūš, un tu nevari pamīties, jo tu jau esi turp jau nominies jau. Bet tas bija labs treniņš kopumā, tas bija pozitīvi, ka bija gan treniņš, gan fotografēšana un viss, un tās 5 minūtes saules. Vienkārši perfekti. Tad, kad es teicu, ka es no meža, ka es dodos mājās, es beigās pa ceļam vēl dzirdēju vairākus šāvienus, kopā saskaitīju 7 šāvienus, un diemžēl kādam meža zvēram šodien nepaveicās. Man tā šķiet, ka nepaveicās. Bet jā, tas ir tas. Esmu noguris, patīkami noguris, esmu izsalcis. Un tas arī viss priecīgs, ka beidzot man sanāca tikt tur ārā, tur tālāk. Biju jau aizmirsis, cik forši ir. Un laba lieta ir braukt tieši ar šo velospēdu, kurš man ir. Man ir 2 velospēdi. Braucot ar šo velospēdu noteikti vajag uzvilkt pamperšortus. Tas ir šorti ar polsterējumu iekšā, jo citādāk sāp dibens ļoti. Tagad sāp mazāk ar to, bet bez sāp vairāk, tāpēc jā. To es atceros, to es zinu. Un, tas arī viss šodienai. Pavasari, mums vajag vairāk pavasari, mums vajag vairāk saules, un nevis to restorānu vairāk saules. Lai gan nezinu, nevar spriest par to restorānu, kad es tur bijis, bet mums vajag vienkārši, lai ārā spīd vairāk saules. Mums vajag vairāk saules, un nevis tikai 5 minūtes mežā, bet lai tas pavasaris nāk. Tad, tiekamies nākamreiz. Čau!